So grace and glory. That's the title of the message. Žēlastība Grace and un glory. godība. Let me just pray shortly as we go into the word. Es īsti lūkšu, pirms mēs ķeramies pie vārda. Father, we thank you for today, Tas mēs pateicamies par for šodienu, bringing us together. ka tu mūs esi savedis kopā. Open every heart to receive, Atver visas sirdis, lai viņas ir gatavas pieņemt. so that our life would never remain the same. Lai mūsu dzīves nepalikt tādas pašas. We remove from glory to glory Mēs ejam no godības uz godību. and from grace to grace No žēlstības uz by žēlstību. the anointing of the Holy Spirit. Svētā gara svaidījumā. In Jesus' name, Jēzus vārdā. amen. Amen. Grace and glory. Žēlstība un godība. Romans 5:2. Romiešiem 5:2. In these few minutes, give God your full attention. Un šajās dažās minūtēs pievērsiet visu uzmanību. I am a practical beneficiary of what I'm preaching right now. I'm a practical beneficiary. Es esmu labuma I guvējs, receive from it. ko es saņemu no šīs sludināšanas. I benefited already from what I'm preaching today. Es jau saņēmu no tā, ko es tagad sludināšu. And I am that is how I got to where I am today. Un šādā veidā es nonācu līdz tai vietai, kur es šodien atrodos. And I was invited to minister somewhere during this week, Šajā nedēļā man uzaicināja kalpot kādā vietā. and I was sharing about this. Un es šo vārdu dalījos. And the Lord placed it on my heart to share about it also today. Un Dievs man lika uz sirds padalīties ar šo vārdu arī šodien. So today will be part 1. Tā kā šodien būs pirmā daļa, I will speak about grace. es runāšu par žēlastību. And then on 24th of this month, Un 24. maijā, not next Sunday, but 24th, nevis nākošajā svētdienā, bet I was- 24. I maijā, will speak on glory. es runāšu par godību. Glory is the embodiment. Glory is the body for grace, if I put it that way, the flesh for grace. Godība ir kā miesa priekš žēlastības. People don't see Kā glory. ķermenis. People don't see grace, Cilvēki neredz but they žēlastību, can see glory. bet viņi var redzēt If godību. you remember the story of Moses coming from the mountain, Ja atceraties šo stāstu, kā Mūzes nonāca no kalna, glory of the Lord was upon him. un tā kunga godība bija pār viņu. And that's what I will be talking about in these 2 Sundays. Un šajās divās svētdienās es par to runāšu. And if you can catch this, Ja to varat satvert, because these are not things that you can use your mind to grab. Your spirit has to catch it. jo nevis ar prātu to grūti satvert, bet ar garu to jāstver. And for your spirit to catch something Un, lai gars spiritual, kaut ko garīgu you satvertu, need full attention. tev jāpievērš pilnu uzmanību. The Bible says, "He spoke to me, and the Spirit entered me." Jo, kā Bībelē rakstīts, viņš runāja uz mani un gars ienāca manī. So as I speak, the spirit of that word can enter into any bird that is hungry. Tagad, kad es runāju, šis gars, lai ieiet katrā no jums, And when you receive something for yourself, un kad kaut ko priekš sevis saņemsiet, amen means I agree with that. I take it into my life. ja tu tam piekrīti, tas nozīmē, ka tu to vari pieņemt savā dzīvē. And there will be many of those moments today Un būs daudz tādu momentu šodien, when I will be giving you the opportunity to receive it personally. kad es došu jums iespēju to personīgi pieņemt. Romans 5:2. Romiešiem 5:2. Through whom also we have access by faith into this grace, and in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. Caur viņu mums ticībā ir pieeja šai žēlastībai, kurā mēs stāvam un lepojamies par cerību uz Dieva godību. We have access into this grace. Mums ir pieeja šai žēlastībai. So that means not everybody have access into this grace. Tas nozīmē, ka ne visiem ir pieeja šai And the žēlastībai. Bible says we rejoice in the hope of the glory of God. Kā Bībelē rakstīts, ka mēs priecājamies par Dievu godību, So when we receive that grace, par godības cerību, kad The mēs res- saņemam šo the result godību, of šo that- žēlastību. this result of that is the glory of God seen over our lives. Kā rezultāts ir tas, ka Dieva godību mēs varam redzēt savās dzīvēs. So what is the biblical definition of grace? Kas ir žēlastības bibliska definīcija? You know, many times we just throw words religiously and we don't even know the meaning. Bieži vien mēs reliģiozi tur izmetam kādas frāzes, bet nezinām to nozīmi. We use the word faith, Lietojam vārdu ticība, mercy, and we žēlastība, don't even know the power of mercy. bet patiesībā pat nezinām žēlastības spēku. Mercy is a system in the realms of the spirit. Žēlastība tas ir spēks garīgajā It's not sistēmā. power, but it's
It's like when the man said, Jesus, son of David, have mercy on me. Kad cilvēks sauca, Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. And when we use the word grace consistently, by the grace of God, we don't even know the meaning. Kad mēs bieži vien lietojam šo vārdu žēlstība, bet nezinām to patieso We nozīmi. don't know the power. Tāpēc mēs nezinām spēku And šiem if we vārdu don't know spēku. the power of something, we cannot enjoy the power. Ja nezināt šo spēku, tad jūs to nevarat lietot What un is the izbaudīt. definition of grace? Kāda ir žēlstības definīcija? Great. If you're writing down, I will be slow because Ja you're writing. pierakstat, tad es to lēnām jums citēšu. I will be slow so that you can write. Jā, lai jūs varat pierakstīt. Grace is God's unmerited favor. Žēlstība, Dieva nepelnīta labvēlība. Unmerited favor. Nepelnīta labvēlība. You don't deserve it. Tu to neesi You pelnījis. didn't do anything to have it. Tu neko neesi izdarījis, lai to saņemtu. The worldly people will call it, oh, you are lucky. They will call it luck. Nu, pasaulē to sauc par, nu, tev paveicās. You didn't have to put in any work to get it. Tu neko neesi izdarījis, lai to saņemtu. That's the first, unmerited favor. Tātad nepelnīta labvēlība. Second, divine enablement. Dievišķa iespējošana. You can do all things Ka tu vari darīt visu supernaturally. pārdabiski. This comes by grace Tas nāk no žēlastības. and supernatural strength. Un pārdabisks spēks. Supernatural strength. Pārdabisks spēks. Given to accomplish what we cannot do on our own. Dots, lai paveiktu to, ko mēs nevaram paši izdarīt. It's given to us Tas ir iedots mums, to do what we can't do on our own. lai mēs izdarītu to, ko mēs paši nevarētu So izdarīt. Jesus says, Jēzus saka, go into the world, ej pasaulē, heal the sick, dziedini slimos, cast out demons. izdzen dēmonus. Without this grace we are talking about, Bez šī žēlstības, par kuru mēs tagad you runājam, can't cast out tu demons. nevari izdzīt dēmonus. You can't heal the sick. Tu nevari dziedināt slimos. Grace is what we actually sometimes call the anointing. Žēlstība ir, mēs to dažreiz saucam par svaidījumu. The enablement to do what we are sent to do comes from grace. Iespējošana, lai mēs varētu to darīt, tas nāk no žēlstības. So what are the things grace do for us? Un ko žēlstība mums dod vai dara priekš I mums? intentionally categorize this today Es to apzināti esmu sadalījis kategorijās, so that you can have this note and you can reflect on it later. lai jūs to varat pierakstīt un pārdomāt vēlāk. Number one, what grace does for us. Pirmkārt, ko žēlstība Number priekš one. mums dara? Pirmkārt, Grace saves. žēlstība glābj. Grace saves. Žēlstība glābj. Romans 3:24. Romiešiem 3:24. Romans 3:24. Romiešiem 3:24. Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Dieva žēlstībā visi tiek attaisnoti bez nopelna. Freely justified by his grace. Attaisnoti bez nopelna. I don't know if Jā, Latvian hold that word freely, yeah? Angliski ir šis vārds vēl bez nopelna, pa brīvu. It's free. Bez Yeah. nopelna, jā. And Ephesians 2:8-9. Ephesians 2. Efeziešiem 2, 8 un 9. Ephesians 2, Efeziešiem 2, 8-9. 8 un 9 pants. For by grace you have been saved through faith. Jo žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību. Do you see the arrangement? Does By it- grace. Redzat šo secību? By grace. Žēlastībā I was saved. es tiku izglābts Through faith. caur ticību. And that not by myself. Tas, Not of yourselves. tas nenāk no jums, It is the gift of God. tā ir Dieva dāvana. Not of works. Tas arī nav no darbiem, Lest anyone should boast. lai kāds nesāk dižoties. If it's the gift of God, Ja tā ir Dieva you do dāvana, not have to do anything to earn it. tad tev nekas nav jādara, lai to nopelnītu. And this is important Un tas ir ļoti svarīgi. because I had a friend in high school. Jo man bija draugs augstskolas, vidusskolā. He would come to me Viņš pienāca pie manis and he would give me a food to eat. un viņš man iedeva ēdienu. The first time I ate it, Un pirmo reizi, kad es to ēdu, after one day, pēc vienas dienas, he asked me for something back. viņš kaut ko man paprasīja. I thought, okay, normal. I gave it to him. Nu, labi, es viņam to iedevu. Next time he gave me something. Un nākošajā reizē, kad viņš man kaut ko iedeva, After some hours, pēc kādām stundām, he says I should give him something.
He says I should give him something also. Yeah. Viņš man pienāk un saka, nu, tev man arī kaut ko jāiedod. The third time, Trešo I reizi decided to try and test this guy. es gribēju viņu pārbaudīt. He gave me something, Viņš man kaut ko iedeva, and he said I should give him something. un tad, kad viņš man teica, ka tev man kaut ko jādod, And I said, I don't have, I will not give you. es teicu, nu, man nekā nav, es tev neko nevaru And he says, iedot. but I gave you something. Bet es tev kaut ko iedevu. So I knew Es zināju, that's his strategy. ka tā ir stratēģija. If he wants something from you, Ja viņš kaut ko grib no tevis, he will not ask you. He will not ask you of that thing yet. viņš to neprasīs. He will first give you something Viņš vispirms iedos, so that he can take back from you. lai varētu pēc tam kaut ko no tevis dabūt. So the next time he gave me something, Tikai nākošajā reizē, kad viņš kaut ko iedeva, I remembered. es I atcerējos. said, no, I don't want. Es teicu, nē, paldies, es negribu. But when someone gives you gift, truly, Bet kad kāds no sirds tev dod it's a gift. dāvanu, tā ir dāvana. It's given freely. Vienkārši tev dod pa But brīvu, do you know bez one, maksas. one thing about gift? Bet viena lieta, kas ir saistīta ar dāvanu, You can reject a gift tu vari atteikties no dāvanas, and you can give it back. un to vari atdot atpakaļ. And this answers the question, can somebody lose his salvation? Un tas atbild uz jautājumu, vai kāds var zaudēt pestīšanu. So the argument, this is the argument. Un tur ir noteikti tāda diskusija un strīds par šo tēmu. Some people say because it is a gift, Cilvēki daži saka, ka tādēļ, ka tā ir dāvana, so you cannot lose it. tāpēc tu nevari to zaudēt. Some people say you can lose it. Daži cilvēki saka, ka tu vari to But zaudēt. I don't understand where the what the argument is. Bet es actually. nesaprotu, par ko ir strīds vispār. So if I give someone a gift, Ja kādam es iedodu dāvanu, it is wrong for me to take it back. tad tas būtu nepareizies prasīt viņam to atpakaļ. But that person, Bet tas cilvēks, by his own actions, viņš ar savu can darbību, give me back the gift I don't want. viņš var atdot, viņš pateikt, man to So nevajag. salvation is a gift. Glābšana ir dāvana. God will not take it back. Dievs to nepaņems atpakaļ. But by your own actions, Bet ar to, ko tu dari, sinful life, ar grēcīgu you can dzīvi, reject it tu vari atteikties no and go to tās hellfire. un aiziet uz zēles See, ugunīm. gift is given to us by God. Mums Dievs iedod dāvanu. If you hold on to your side of the agreement, if you keep the agreement, Ja, lai turētos pie līguma vai pie kādas God vienošanās, is never planning to take away salvation from you. Dievs nekad nav plānojis, lai atņemtu tavu glābšanu. But there is a law Bet ir likums and there's a rule. un noteikumi. In the retreat yesterday, Vakardien retrītā we read the scripture mēs lasījām in raksturvietas Galatians chapter 5 Galatiešiem 5. from nodaļa. verse 19 No 19. when panta, he spoke about the works of the flesh. kur ir runāts par miesas darbiem. And the Bible says, if you do these things, people that do these things, Un Bībelē ir rakstīts, ja tu to dari, they will not inherit the kingdom of God. viņi neiemantos Dieva see? valstību. Saprotat? So people can reject salvation. Tikai tāpēc tādā veidā cilvēki var atteikties no And glābšanas. this is why it's important Un tāpēc tas ir svarīgi, for us to know lai mēs that zinātu, after we receive Christ, ka pēc tam, kad mēs esam pieņēmuši there is a Kristu, responsibility of a holy life. ir atbildība dzīvot svētu And there's a dzīvi. responsibility of a pure life. Un ir atbildība dzīvot tīru dzīvi. Number 2, Otrais, grace teaches. žēlstība māca. Grace teaches. Žēlstība māca. You can get to a level in your life where you know and understand everything. Tu vari nonākt līdz tādam līmenim, ka tu saproti un zini visu. It is by grace. Tas ir And I žēlstība. experienced that at a very early age of my life. Un es jau agrā vecumā to esmu piedzīvojis. That the Holy Spirit Himself was teaching me every part of the scripture. Ka svētais gars man māca visas svēto rakstu daļas. Titus 2, 11 to 12. Titam 2. nodaļa, 11. 12. pants. Titus 2, Titam 2. nodaļa, 11 to 12. 11. 12. pants. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Jo ir atspīdējusi Dieva žēlstība, All men. It appeared to kas all men. nes pestīšanu visiem cilvēkiem. Teaching us Tā mūs audzina, that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. lai mēs atmestu bezdievību un pasaulīgās iekāres, un lai mēs dzīvotu šajā laikā saprātīgi, taisni un godbijīgi. This is beautiful. Tas ir tik brīnišķīgi. Grace brings salvation. Žēlstība dod mums glābšanu, Grace brings righteousness. žēlstība dod And taisnīgumu, grace teaches us how to live righteously. un žēlstība māca mums, kā pareizi dzīvot. It's beautiful. Tas ir tik brīnišķīgi. When you are not living by your own strength and your might anymore. Ka tu nedzīvo savā spēkā un Grace is a varenībā. full package.
Žēlstība tā ir pilna paka. It brings salvation itself. Tā dod glābšanu, And after you're saved, un kad tu esi glābts, you now have the righteousness of Christ tev ir Kristus taisnīgums, by grace. žēlastībā. And then your Christian life is also being taught by grace. Un tad žēlstībā tevi māca, kā dzīvot šo So, kristiešu you dzīvi. have to understand this, Jums tas jāsaprot. that when I begin to pray for you, Kad es sāku lūgt par jums, even if I do not pray, or even if I do not pray, pat ja es nelūgšu, as the word of God is coming, kad nāk Dieva when vārds, you are receiving the grace, kad jūs pieņemat šo this is žēlstību, what you are receiving. tas ir tas, ko jūs pieņemat. The strength, Spēku, divine enablement dievišķu to iespējošanu, do things that you cannot do naturally. lai darītu to, ko jūs dabiski nevarētu darīt. Grace teaches. Žēlstība māca. Number 3, Trešais punkts. grace strengthens. Tās žēlstība stiprina. Grace strengthens. Žēlstība stiprina. So, 2 Timothy 2:1. Otrā Timoteja, 2. nodaļa, 1. pants. 2 Timothy 2:1. 2. Timotejam, 2. nodaļa, 1. You, pants. you therefore, my son, Tu, mans dēls, be strong in the grace that is in Christ Jesus. smelies spēku žēlstībā, kas ir Kristu Jēzu. 2 Corinthians 12:9. 2. korintiešiem 12.9. 2 Corinthians 12:9. 2. korintiešiem 12.9. And he said to me, Un kungs man sacīja, my grace is sufficient for you, tev pietiek ar manu žēlstību, for my strength is made perfect in weakness. jo mans spēks to pilnīgs nespēkā. So God says, his grace Dievs saka, viņa is žēlstība enough for me. ar viņu man pietiek. Is enough strength that I need. Tas ir pietiekams spēks no tā, kas man vajadzīgs. In my very young age, Kad es biju jaunāks, I've gone through many terrible things. es gāju daudzām briesmīgām lietām And cauri. sometimes Un dažreiz I'm actually worried that I'm not affected by those things. un es dažreiz es pat uztraucos, ka man tas Because neietekmē. if some people had gone through them, Jo cilvēki, daudz cilvēku, kas iet tam they would cauri, have been in psychiatric hospital. viņi var nonākt psihiatriskajā slimnīcā. They would have shut down ministry. Viņi varētu aizvērt kalpošanu, But I realize bet es sapratu, the more I enjoy this grace, jo vairāk es izbaudu šo the more žēlstību, strength I have, jo vairāk man ir spēka, the more peace I have. jo vairāk man ir miera. And I realize if it's not for the grace Un of es, God, un es sapratu, ja nebūtu šīs Dieva I would žēlstības, have been buried into the ground right now. tad es jau būtu kapā. But the grace of God is sufficient, Bet ar Dieva žēlstību pietiek. even in our weakness. Pat mūsu vājumā. Sufficient in our weakness. Pietiekoši mūsu vājumā. Whatever you are going through, Vienalga, kam tu ej no cauri, matter how difficult it is, vienalga, cik smagi tev ir, call unto God and ask for grace. piesauc Dievu un prasa viņa His žēlstību. grace upon your life. Viņa žēlstību par tavu dzīvi. Isaiah 40, Jesajas 40, 28 to 31. 28 līdz 31 pantam. Isaiah 40, Jesajas 40, 28 to no 31. 28 līdz 31 pantam. Have you not known, have you not heard? Vai tu nezini, vai tu neesi dzirdējis? The everlasting God, the Lord, the creator of the heavens and the earth, neither faint nor is weary, his understanding is unsearchable. Mūžīgs Dievs ir kungs, kas radījis zemes malas. Viņš nepagurs un nepiekusīs. He gives power to the weak, Neizdibinām ir viņa saprašana. Viņš And- nogurušam dod spēku. and to those who have no might, he increases strength. Un spēcina to, kam nav stipruma. Even the youth shall faint and be weary, Jaunekļi piekūst un ļimst. and the young men shall utterly fall. Jauni vīri no kājām krīt. But those who wait on the Lord Bet kas cer uz kungu, shall renew their strength. atgūst spēku, They shall mount up with wings as eagles. ceļus spārnos kā They ērgļi. shall run and not be weary. Skrien un nepiekūst. They shall walk and not faint. Iet un nepagurst. So, I've made this example before. I will make it again. Es esmu minējis šo piemēru, es to vēlreiz I need- minēšu. I need 3 people. 3 Man people. vajadzīgi trīs 3 cilvēki. men. Trīs, I need trīs vīrieši. Igors, please come. Yeah, please come. Yeah, you fit. And I need somebody that is smaller. Vajadzīgs kāds, kas Small ir boy, small man, short. maz auguma vīrietis. Okay, short person. Who is short here? A bit short. A little. A brother. Reis. A brother. No, let him take the pictures. Okay, brother Shan, come. Yeah. So, yeah, please stand here. Come closer to me here. So let's assume this is God. Pieņemsim, viņš ir Dievs. Natasha Gavarit ne dai Bog. Tas saka, Dada, ne- za- nedod Dievs. bizada. Lai ir, jā. Жить с Богом это Живот там нормально. Хорошо. And this is
man. Viņš ir cilvēks. Now, this man, come here, please. You come Cilvēks here. nāc šurp. Yeah. This is normal man. Normal man. Normal, it's just normal. Šis ir parasts, tas ir parasts cilvēks. And he's a youth. He's a young person. Viņš ir jauns. So the Bible says, Bībelē teikts, the young ones shall faint and be weary. ka jaunekļi pagurs un piekusīs. And he represents actually the strongest part of humanity. Un viņš pārstāv cilvēks stiprāko daļu. Youth are the strongest part of humanity. Jaunekļi, tā ir cilvēks stiprākā So daļa. God says he will get weak. Un Dievs saka, pat viņš kļūs But vājš. the Bible says, Bet Bībelē saka, God in heaven, bet Dievs he debesīs, doesn't get weak. viņš nekļūst He vājš. doesn't faint. Viņš nekļūst He vājš. doesn't get tired. Nepiekūst. So don't worry when you pray a lot. God is not tired of you. Tā kā neuztraucies, ja tu daudz lūdz, Dievs nepiekūst no tavām He lūkšanām. doesn't get tired. Viņš nepiekūst. So this man, Šis cilvēks, whenever he is tired, kad viņš ir noguris, the Bible says Bībele saka, in verse 31 now, 31. put pantā, 31 on the screen, please. If he can wait upon the Lord, tie, kas gaida uz to kungu, he wait on the Lord, kas gaida uz to kungu, there will be a transfusion of būs grace. žēlastības iedošana. And this transfusion, but those that wait upon the Lord shall renew their strength. Tie, kas gaida uz to kungu, viņi atjaunosies spēkā And they will mount with wings like eagle. un pacelsies spārnos kā ērgļi And they will run and not be weary. un skries un nepagurs. And they shall walk and not faint. Un viņi ies un So nepiekusīs. this man that was weak before, Šis cilvēks, kurš bija piekusis, because of the grace he gets from dēļ God, žēlastības, ko viņš saņem no he Dieva, becomes this Superman. viņš kļūst par šo supermenu. And this one is flying. Un viņš lido. He's jumping every obstacles. Viņš lec pāri visiem šķēršļiem. Bringing any problem, he crushes it like no mercy. Viņš sagrauj jebkādu problēmu bez žēlastības. Because of the grace of God Dēļ Dieva on žēlastības, a weak man kas nāk par vāju that cilvēku, makes him to be the strongest man the earth have ever seen. kas viņu padara par stiprāko cilvēku, kādu Somebody pasaule shout, redzējusi. I have grace. Thank you. Sauciet, man ir žēlastība. Say it with confidence. Ar pārliecību to I pasaki. have grace. Man ir žēlastība. Say it one more time. Vēlreiz to pasaki. I have grace. Man ir žēlastība. Therefore, Tāpēc I am strong. es esmu spēcīgs. I'm strong. Es esmu spēcīgs. I mount up with wings like Es eagles. paceļos spārnos kā ērglis. I run and I will not be tired. Es skrienu un nepagurstu. I walk and I will not faint. Es eju un nepiekūstu. Because it's not by power, not by might, but by the Spirit of the living God. Tas nav ar spēku, ar varenumu, bet ar tā kunga garu. The grace of God. Dieva žēlastība. It can make a man to become another man. Tas padara cilvēku par citu cilvēku. Is this not the same Peter that was denying Jesus? Tas nav tas pats Pēters, kurš atteicās no Jēzus. Now he's talking to 3,000 people. More than 3,000. Viņš tagad uzrunā vairāk kā 3000 cilvēku. With Ar confidence. He pārliecību. became another man Viņš kļuva par citu by the cilvēku. grace of God. Dēļ Dieva But is žēlastības. this not the same Samson Vai tas nav tas pats that Samsons, could not do anything? kurš neko nevarēja But by izdarīt? the grace of Bet God, dēļ Dieva I žēlastības mount up with wings like eagle. viņš paceļās spārnos kā ērglis. Yes, I have grace. Jā, man ir žēlstība. Grace strengthens. Žēlstība stiprina. What else does it do? Ko tā dara? Grace gives meaning to your labor. Tā dod nozīmi tavam darbam. One of the worst things that can happen to any man Sliktākā lieta, kas jebkuram cilvēkam var or notikt, any woman vai sievietei, is to labor so much. strādāt daudz, And you look back, there is nothing to show for it un tu paskaties atpakaļ un nekā nav, except tiredness. izņemot nogurumu. You work and work and work, and there is nothing to Tu show. strādā, bet rezultātu It is one of nav. the saddest things Tā ir skumjākā lieta on earth uz pasaules. that a man look back after age 60 Kad 60 gadu vecumā cilvēks paskatās atpakaļ and nothing to account for all the years. un nav nekā, ko viņš varētu redzēt kāds rezultāts. Grace gives meaning to your labor. Žēlstība dod nozīmi tavam darbam. And even when you think it's too late, Un pat ja tu domā, ka ir pa vēlu, grace gives speed to catch up. tad žēlstība dod ātrumu, lai tu atgūtu visu. Let's see what the scripture says. 1 Corinthians 15:10. Pastīsimies, ko raksts saka 1. korintiešiem 15:10.
1 Corinthians 15:10. 1. Korintiešiem 15:10. But by the grace of God, I am what I am. Bet no Dieva žēlstības esmu tas, kas esmu. I love this scripture. Man patīk šī raksturvieta. And his grace toward me was not in vain. Un viņa žēlstība manī nav bijusi veltīga. Listen to this carefully. Uzmanīgi He paklausieties says šo. his grace was not in vain. Viņa žēlstība nav bijusi That veltīga. means Tas nozīmē, you can make the grace of God on your life to be in vain ka tu Dieva žēlstību var padarīt savā dzīvē veltīgu, if you do not labor. ja tu nestrādā. So he says, but Bet I labored more abundantly than they all. es esmu vairāk par viņiem visiem pūlējies. Can you imagine? Varat A iedomāties? man was so certain Cilvēks bija tik pārliecināts of his consistency in laboring. par to, ka viņš tik uzcītīgi strādāja. And he boldly says, Un viņš tik drosmīgi I saka, labor more than all of you. es esmu strādājis vairāk nekā He told- viņi visi. He told them in chapter 14, Un 14. nodaļā viņš I saka, pray in tongues more than all of you. es lūdzu mēlēs vairāk nekā jūs visi kopā. He's not saying it to boast. Viņš to nesaka, lai lielītos. He's telling them, Viņš viņiem saka, if you want to boast about your works, ja tu gribi lielīties ar saviem darbiem, I can boast more than all of you. es varu lielīties vairāk nekā But jūs. it's not by the works only. Bet tas nav tikai no darbiem. He went on and he says, yet not I, but the grace of God which was with Un me. tālāk viņš saka, taču no es, bet Dieva žēlstība, kas ar mani. The grace. Žēlastība. Yes, Yeah. we try our best Mēs cenšamies, to make sure there is order in the church, lai draudzē būtu viss. to make sure that we keep the fire burning. Lai mēs uzturētu šo uguni, kas deg. But at the end of everything, Bet gal galā, without the grace of God, bez Dieva all žēlstības, the labor will be in vain. viss darbs būs veltīgs. Without the grace, Bez žēlstības. I have the grace of God. Man ir Dieva žēlstība. Shahimantorius. God will begin to release grace upon people even as I preach today Tagad, kad es sludinu, Dievs jau atraisa savu žēlstību par cilvēkiem, to become another man. lai kļūtu par citu cilvēku. Mahipora siatabaya. What are the characteristics of grace? Kādas ir žēlstības raksturojumi? Characteristics of grace. Žēlstības raksturojumi. Number one, Pirmkārt, grace can grow. žēlstība var pieaugt. So that means you understand that where you are today is not the best you can be. Tas nozīmē, ka tas, kur tu esi šodien, tas nav tas labākais, kur tu vari atrasties. May you not live a life that you live only on yesterday's testimony. Ka tu nedzīvo dzīvi tikai no vakardienas liecībām. That's my prayer for you. Tā ir mana lūkšana par jums. Because the Bible said, Jo Bībele saka, His mercies are new every morning. viņa žēlstība atjaunojās katru dienu, I katru rītu. thank Him for yesterday's Es testimony. viņam pateicos par vakardienas liecībām. If I share some testimonies of my life 10 years ago, some of you will be so shocked. Ja es jums pastāstītu kādas liecības, kas ar mani notika pirms 10 gadiem, jūs būtu šokā. But I look forward Bet es skatos uz priekšu, to God who is able to do exceedingly, abundantly all I can ask and think of. uz Dievu, kurš var darīt daudz vairāk nekā es varu domāt vai lūgt. Because grace can grow. Jo žēlstība var pieaugt. I thank Him for yesterday's miracle. Es pateicos viņam par vakardienas brīnumu, But I'm looking forward to a mighty move of God again today. bet es skatos uz Dievu varano darbu šodien. I will not get stuck in yesterday's testimony. Es neiestrēgšu vakardienas liecībā. I give Him praise. Es viņu slavēju, I hunger for the next one. bet es esmu izslāpis pēc nākošā brīnuma. 2 Peter 3:18. 2. Pētera 3.18. 2 Peter 3:18. 2. Pētera 3.18. But grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Audziet mūsu kunga un glābēja Jēzus Kristus žēlstībā un atziņā. Secondly, grace can multiply. Tālāk, žēlstība var pavairoties. One thing is to grow, Viena lieta ir augt, another thing is to multiply. bet kaut kas cits ir pavairoties. 20 times 20 is not the same thing as 20 plus 20. 20 reiz 20 nav tas pats, kas 20 plus 20. 20 plus 20 is 40. 20 plus 20 ir 40. 20 times 20 is what? 20 reiz 20 ir cik? Mathematica. Давайте помогите. Matemātika. What is the difference between 40 and 400? Kāda ir starpības? Tad 40 vai 400? 360.
360. That is the difference between addition and multiplication. Tāda ir starpība starp augšanu un So pavairošanu. it's one level to have a grace that grows. Ir viens līmenis, kad žēlstība pieaug. It is another level to have a multiplying Bet grace. cits līmenis, ka šī Alabasa. žēlstība That, that's when God can combine 10 years into 1 month. Tāpēc Dievs var sakopot 10 gadus vienā mēnesī He pressed 10 years together. un saspiest tos kopā šos So 10 what you gadus. cannot achieve in 10 years, To, ko tu nevarēji paveikt 10 gados, take it in one month. vienā mēnesī tu to That is varēsi izdarīt. somebody's testimony here today. Tā ir kāda liecība šeit Only 2 šodien. people that believe says amen. Tikai 2 cilvēki tam tic un saka amen. That God presses years together and gives you in 1 day. Kad Dievs saspiež kopā 10 gadus un vienā dienā tev to The var Bible iedot. says, Bībele saka, shall a nation be born in 1 day? vai tauta var piedzimt vienā dienā? But the Bible says it's possible Bet Bībele saka, tas ir if iespējams. Zion shall travail. Ja Cijāna It pastāvēs, can give birth to a nation in 1 day. tā var dzemdēt tautu vienā I dienā. have seen in my Bible Es savā Bībelē esmu that lasījis, a man can become a prime minister in 1 day. ka cilvēks var kļūt par premjerministru vienā dienā. I've seen in my Bible Savā Bībelē es esmu lasījis, that a man can be taken from the forest and anointed as a king in 1 day. ka cilvēku var paņemt no meža un svaidīt, un viņš vienā dienā kļūst par I've ķēniņu. seen in my Bible Savā Bībelē es esmu that redzējis, a man called Paul, ka cilvēks, kurš sauc Pāvils, even though he was not with Jesus Christ, kaut arī viņš nebija ar Jēzu Kristu, he had the knowledge of God. viņam bija Dieva atziņa. So much so Tik ļoti that daudz, Peter says it's difficult to understand what he's saying. ka pat Pēters saka, ka tik grūti viņu saprast. It's the grace of God. Tā ir Dieva žēlstība. It can teach you anything. Tā var mācīt tev jebko. It can multiply. Tā var pavairoties. Multiply. Tā var pavairoties. 2 Peter 1:2. 2. Pētera 1:2. 2 Peter 1:2. 2. Pētera 1:2. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God. Žēlstība un miers jums pārpilnībā. James 4:6. Jēkaba 4:6. James 4:6. Jēkaba 4:6. But he gives more grace. Bet viņš grib dot vairāk More žēlstības. grace. Vairāk So žēlstības. grace can be more. Tas nozīmē, ka žēlstības var būt vairāk. Acts 4:33. Apstuļu darbi 4:33. Acts 4:33. Apstuļu darbi 4:33. And with great power the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus. Un apstuļi ar lielu spēku liecināja par Jēzus Kristus augšām celšanos. And great grace was upon them all. Un liela žēlstība bija pār viņiem visiem. So we have great grace. Tas nozīmē, ka mums ir liela žēlstība. 2 Corinthians 9:8. 2. Korintiešiem 9:8. 2 Corinthians 9:8. 2. Korintiešiem 9:8. And God is able to make all grace abound towards you. Dievs spēj dot jums bagātīgi visādas svētības. Oh, I love this. You You know, this is how I pray. Angliski žēlstība, nevis God, svētības. God has made all grace abound towards me. Dievs dod visu žēlstību man. That's what is written. God is able. God is able to make all grace. You can direct translation. Can you use direct translation? Just leave Latvian alone. It gets me upset sometimes. Would translate Latvian Bible. Okay, whatever. And God is able. Is able. Dievs ir spējīgs. Not that he only wants, he's able Ne tikai tas, ka viņš grib, bet viņš var to make all grace. dot visādu So there žēlstību. are types of graces. Ir dažādas žēlstības. There are many types of graces. Ir dažādas But I am in žēlstības. a position with God Bet es esmu tādā stāvoklī where ar he Dievu, combine all the graces together kurš visas žēlstības saliek kopā and make it to abound to me. un dot tās pārpilnībā. He can make all grace abound towards you. Pārpilnībā viņš to tev var dot. Oh my God, I love the next line. Man patīk nākošais That you- teikums. Lai jūs, Somebody said that me. lai es, saki, That me. saki, lai Put es. your hand on your chest. That me. So, Always. Ir- Always. Having all sufficiency in all things. Lakapaya. kā ar jums ar vienu ir pilnīga iztikšana. God. Vēl pietiekuši paliek pār You can, labiem get to, darbiem. you can get to a level where you have sufficiency in all things. Tu vari nonākt tādā līmenī, ka tev ir All pārpilnība. things. Pārpilnība. May Pilnīga have an iztikšana. abundance for every good work. Vēl pietiekuši paliek pāri labiem darbiem. So in wisdom,
Gudrībā I have abundance. man ir pārpilnība. Financially, I have Finansiāli abundance. man ir In my pārpilnība. health, Veselībā I have man ir abundance. pārpilnība. Everything is available for me. Viss man ir pieejams. Why? Kāpēc? Grace abounds towards me. Jo man ir dota žēlstība. Somebody say, grace abounds towards Saka, me. žēlstība ir man dota. Confess this scripture to yourself in the next 20 seconds. Turpmāko 20 sekundžu laikā pasludini šo raksturvietu par Confess this sevi. scripture to yourself. Just confess sevi. it. Pasludini šo Makapalia raksturvietu. sataba. Grace abounds towards me. Dod visādu žēlstību. Grace Bagātīgi. abounds towards me. Bagātīgi dod visādu I žēlstību. have all things in all sufficiency. Man viss ir pārpilnībā. I have abundance of everything. Man ir pārpilnība visā. I am very Es wise. esmu ļoti gudrs. I am very rich in Es Christ. esmu ļoti bagāts Oh, Jēzus I'm Kristus. very powerful. Es esmu ļoti spēcīgs. I am very anointed Es esmu ļoti svaidīgs. because I have the grace of Jo God man ir Dieva in žēlstība. abundance in me. Pārpilnībā I man have more grace. ir vairāk I have žēlstības. greater grace. Man ir vēl vairāk I have žēlstības. multiplied grace. Man ir pavairotā žēlstība. Apolia sakapali deasha. Ooh, suprehetekatia. When you confess things like this in the mornings, Kad tu no rīta tu apliecini šādas lietas, something happens to your body. kaut kas notiek ar tavu ķermeni. You wake up in the morning Tu no rīta pamosties. and Satan says you don't have anything. Un Sātans jau saka, tev nekā nav. And say, no. Nē. You got it wrong. Nē, tu visu nesaproti You pareizi. are looking at the physical Tu things. skaties uz fiziskām I lietām. have grace. Man ir žēlstība. So I have all things in Man ir abundance. visas lietas It's a pārpilnībā. matter of time. Tas ir laika jautājums. Everything I say, I will see. Viss, ko es saku, tad es to ieraudzīšu. Somebody shout, I have grace. Sakiet, man ir žēlstība. I have grace. Man ir žēlstība. My God, I have grace. Mans Dievs, man ir žēlstība. It's not pride, it is the truth. Tas nav lepnums, tā ir patiesība. He gave it to me. Viņš to man dod. I don't deserve it. Es to neesmu I am the nopelnījis. last person that deserves this Es grace. esmu pēdējais, kurš varētu uz to But by pretendēt. His mercy, Bet dēļ viņa I have žēlstības grace. man ir šī that is žēlstība. why I can heal the sick. Tāpēc es varu dziedināt slimos. I'm prophesying on myself right Es now. to pravietoju pār sevi That is tagad. why I can raise the dead. Tāpēc es varu celt augšā mirušos. That is why I can cast out Tāpēc es varu devils. izdzīt dēmonus. Because I have the grace Jo of man ir God žēlastība, Dieva in žēlastība. fullness. In me. Pilnībā manī. All grace. Visa žēlastība. All grace. Visu žēlastību. Pariato shakapaladia. Woo, all grace. Visu žēlastību. Oh, I will not finish today. Parasitabaya. Šodien es nepabeigšu. Ephesians 4:9, the last scripture. The last- Efeziešiem 4. Okay, for the sake of order, let me finish. Let me quickly wrap up. I will list it. I will just list it. Es I'll vienkārši nosaukšu. just list it. Vienkārši nosaukšu. How do you walk in grace? Kā staigāt žēlstībā? How do you walk in grace? Kā staigāt žēlstībā? Step to walk in grace. Number 1, humility. Pirmkārt, pazemība. Humility. Pazemība. James 4:6. Jēkaba 4:6. But it gives more grace. Bet viņš grib dot vairāk žēlstības. Therefore, it says, Tādēļ raksts God saka, resists the proud, Dievs stājas pretī but augstprātīgajiem, gives grace to the humble. bet pazemīgajiem dod žēlstību. Issue of pride is serious. Un tā problēma ar lepnumu tā ir nopietna. Pride is God's own very enemy. Lepnums, tas ir Dieva ienaidnieks. Like I said, usually, Kā es parasti saku, if Satan is your enemy, you are okay. Sātans, jā, viņš ir tavs ienaidnieks. If human is your enemy, fine. Jā, pat ja cilvēks tavs ienaidnieks, nu labi, jā. If God is your enemy, Bet ja Dievs ir tavs who are you going ienaidnieks, to call? kam tad tu So piezvanīsi? the Bible says God resists the proud. God Es teicu, ka resists Dievs the proud. stājas pretī lepnajiem, But what does he do? bet He gives grace to the humble. pazemīgajiem dod žēlastību. The humble person gets grace. Pazemīgais cilvēks saņem žēlastību, Humble. pazemīgums. The fact that you have grace now Tas, ka tev ir tagad žēlastība, is not a license to be proud. tā nav licence tev būt lepnam. I said this in the retreat. Es retrītā to teicu. When I see a proud person, Ja es redzu lepnu cilvēku, it is a sign to me tā ir zīme priekš that manis, he doesn't know God ka viņš nepazīst Dievu and he doesn't know grace. un viņš nepazīst žēlastību. The more you know grace, Jo vairāk tu pazīsti you žēlastību, see how much you do not deserve it. tu vairāk saproti, cik ļoti tu neesi to You pelnījis. would guard that grace with care Un tad tu ļoti uzmanīgi sargā šo žēlastību. because you know it's not by your fasting. Jo
tu saproti, ka tas nav dēļ tavas gavēšanas. When I went to some crusades Kad es dodos uz kādām evangelizācijām, and I fasted for long, un es tur ilgu laiku gavēju, and not even one headache was healed. bet pat nevienas galvas sāpes netika dziedinātas. And I fasted so much. Un es tik daudz gavēju. And the next day, Un nākošajā dienā I was so disappointed. es biju tik vīlies. I was like, why should I fast the next day? Kam man vēl kaut vienu dienu jāgavē? And I went to the service. Un es devos uz dievkalpojumu. Oh my goodness. It was wells of miracles. Bija tik daudz brīnumu. Then I understood what God was teaching me. Un tad es sapratu, ko Dievs man māca. It's not by the fasting. Tas nav dēļ tavas So gavēšanas. that is why I cannot come and say, I fast a lot. Tāpēc es nenāku un nesaku, es daudz esmu gavējis. That is why we see so much miracles. Tāpēc mēs redzam daudz brīnumu. I have fasted 21 days and seen no miracle. 21 dienas esmu gavējis un neredzēju So nevienu brīnumu. humility is natural. Tā kā pazemība, tas ir priekš manis dabiska lieta. If someone is proud, it's a sign you have not actually experienced the grace. Ja kāds ir lepns, tas nozīmē, tā ir zīme, ka cilvēks nav piedzīvojis žēlstību. Number 2, Otrais punkts. faith. Ticība. Faith. Ticība. Just write the scripture down, Romans 5:2. Vienkārši varat pierakstīt šo raksturvietu Romiešiem 5:2. Romans 5:2. Romiešiem 5:2. Number 3, Trešais punkts. the knowledge of God Dieva zināšana. or the knowledge of Christ. Kristus zināšana. So 2 Peter 1:2. Otrā Pētera 1:2. 2 Peter 1:2. Otrā Pētera 1:2. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus Christ. Lai žēlstība un miers jums pārpilnībā Dieva un mūsu Kunga Jēzus Kristus atzīšanā. That is why reading the Bible is not a religious act. Tāpēc lasīt Bībeli tas nav kāds reliģisks rituāls. Your grace depends on the knowledge of God. Tava žēlstība atkarīga, cik daudz tu pazīsti Dievu. Daniel 11:32 says, Daniela 11:32 those saka, that know their God tie, kas pazīst savu Dievu, will be strong viņi būs and spēcīgi, do great exploits. un viņi darīs liels varens darbus. If you want this grace to work, Ja tu gribi, lai šī žēlstība you have darbojās, to go for the knowledge of the Word of God. tev jāiet un Dieva vārdā un jāiepazīst, kāds viņš ir. As if your life depends on it. Un it kā tavu dzīvību būtu atkarīga no tā. Number 4, Un ceturtais punkts. thankfulness. Pateicība. When you are grateful, you enjoy the grace. When you are grateful, when you are thankful. Kad tu esi pateicīgs, tu piedzīvo žēlstību. And number 5, Un piektais punkts. prayer and unity. Lūkšana un vienotība. Prayer and unity. Lūkšana un vienotība. This is found in one scripture. Tas ir vienā rakstvietā. Acts 4, Apstuļu darbi 4, 31 to 33. 31 līdz 33. Acts 4, 31 to 33. Apstuļu darbi 4, 31 līdz 33. And when they had prayed, Kad viņi bija beiguši lūgt, the place where they have prayed were assembled together was shaken, vieta, kur viņi bija sapulcējušies, nodarbēja. and they were all filled with the Holy Spirit, Un visi kļuva svētā gara piepildīti. and they spoke the word of God with boldness. Un driež teica Dieva vārdu. Now the multitude of those who were believed were of one soul and one heart. Ticīgo pulks bija viena sirds un dvēsele. Unity. Vienotība. Neither did anyone say that any one of the things he possessed was his own, but they all had everything in common. Un neviens neko no savas mantas nesauca par savu, viss viņiem bija kopīgs. And look at the result of prayer and unity. Un vienotības un lūkšanas, kāds ir rezultāts? Skatāmies 33. tālāk. 33. pants. And with great power, the apostles gave witness to the resurrection of Jesus Christ. Un apustuļi ar lielu spēku liecināja par Jēzus Kristus augšām And celšanos. great grace was upon them all. Un liela žēlstība Great bija grace. pār viņiem visiem. Unity Liela žēlstība, and vienotība prayer. un lūkšana. And lastly, before we pray, Un pirms mēs lūdzam pēdējais. by impartation. Tā ir svētā gara pārnese vai saņemšana. And this is actually through a man. God will walk through a man. Not even. Tas notiek caur cilvēku. You see, men embody different graces. Cilvēkiem ir dažādas žēlstības. God puts those graces in different men. Dažādos cilvēkos Dievs ir ielicis dažādas žēlstības. So God has given some men the authority Dažādiem cilvēkiem Dievs dod dažādu autoritāti, to put hands on you lai uzliktu jums rokas and launch you forward with speed you cannot imagine. un lai jūs tiktu palaists ar tādu spēku, kā jūs nevarat iedomāties. Every pastor that joins our Spirit Assembly movement, Katrs mācītājs, kurš pievienojās mūsu gara asamblejas kustībai, they always say the same things.
they always say the same thing. Viņi vienmēr saka vienu to pašu. That the things they have not been able to do for years, Tas, ko viņi nevarēja gadiem izdarīt, as they join us kad viņi pievienojās as mums pastors, kā it mācītāji, just begin to multiply. tas vienkārši ātri tika pavairots. The first day I met Rahul, Un, kad es satiku pirmo reizi Rahulu, the Lord said tas kungs teica, I should pray man jālūdz, that the things I experienced in 5 years, ka tas, ko es piedzīvoju 5 gados, those process I needed to go through to grow, tas process, kurā es augu, I should cancel it. man tas ir jāatceļ. That within 1 year, Ka vienā gadā God should just launch him like this. Dievs viņu pacels And ļoti he's a ātri. testimony spēcīgi. of that. Un tā ir liecība. Immediately after that prayer, Uzreiz pēc šīs lūkšanas doors open. atvērās durvis. This is not pride. Tas nav lepnums. God, by His mercy, has given some people grace. Dievs savā žēlstībā cilvēkiem dod žēlstību. And if you don't know how to honor those people, you might not be able to receive. If you don't know how to honor, Un ja tu nezini, kā cienīt šos cilvēkus, You tad are tu not able to nezini, receive. tu nevari to pieņemt, and this saņemt. is not human worship. No, Un tā nav cilvēku it's the pielūgsme. structure of the kingdom. Tā ir valstības struktūra. The Bible says, Un Bībele and saka, Moses Mūzus prayed upon, was it Joshua? Joshua, yeah? Moses transferred to Joshua, was it? Is it Joshua or Gideon? Moses prayed for Joshua, Jesus Navin, yeah. un Mūzes lūdza par And Jozuā. transferred his spirit unto him. Un viņa gars tika pārnests uz viņu. Elijah transferred his own spirit, the spirit of Elijah into Elisha. Elijas gars tika pārnests uz Elīsu. God has made it to be like that. Dievs to tā ir And you izveidojis. say, Samson, that is the Old Testament. Nu, Samson, tā ir vecā derība. Let me read the scripture and we finish with that. Es jums gribu nolasīt rakstvietu, un ar to arī beigsim. Ephesians 4, Efeziešiem 4, 29. 29. Ephesians 4:29. Efeziešiem 4, 29. Let no corrupt word proceed out of your mouth, No jūsu mutes, lai nenāk nekāda samaitāta but runa, what is good for necessary edification, bet tikai tas, kas ir derīgs un nepieciešams stiprināšanai, that it may impart grace to the hearers. lai būtu par svētību klausītājiem. So that means, is it grace that we have? No? Okay. Angliski ir žēlstība, latviski svētība. When someone hears me Kad kāds dzird mani from my mouth, no manas I can mutes, impart grace to them. es varu pārnest šo žēlstību uz viņu. And I'm conscious of that. Un es to apzinos. Every time I preach, Katru reizi, kad es sludinu, I know I'm releasing that same grace on es everybody. zinu, ka es atraišu šo žēlstību, tieši to pašu žēlstību par Like I katru. told you, Kā es jums jau teicu, this place is the school of the Spirit. It's more than a church. šī vieta ir vairāk gara skola, nevis draudze. It's more than a church. Vairāk nekā draudze. And everything we do is we do it consciously. Un viss, ko mēs darām, mēs apzināti to darām. Because you know why I do that? Ziniet, kāpēc to I daru? would stand in front of God one day Jo kādu dienu es stāvēšu Dievu priekšā, and give record for everybody that heard me, un man būs jāatskaitās par katru cilvēku, kurš man dzirdēja. even the ones that heard me by mistake. Pat tie, kas nejauši man dzirdēja. So whenever I am speaking, Tāpēc katru reizi, kad es runāju, whenever I'm preaching, kad es sludinu, whenever I'm preparing for service, kad es gatavojos I'm dievkalpojumam, conscious of this. es to apzinos. Let me tell you something. Es jums kaut ko gribu pateikt. Not because of pride. Nevis dēļ lepnuma. This afternoon, Šajā pēcpusdienā we have fasted for 3 days. mēs 3 dienas gavējām. And before service, Un pirms dievkalpojuma I have a covenant with God. I don't eat before I come to preach. man bija vienošanās ar Dievu, ka es neēdīšu, kamēr atnākšu šeit sludināt. Because I want to give everything I have Jo es gribu dot visu, kas man ir, to everyone that listens to me. visiem, kas mani klausās. So this afternoon, Šajā pēcpusdienā I got into this temptation. man bija šis kārdinājums. There is this battle. There was this battle. Bija šī cīņa. Because I've fasted for 3 days already. Jo es jau 3 dienas biju gavējis. I look at the egg in my fridge. Es paskatījos uz olu leduskapī, The eggs look at me. un olas skatījās uz mani. The eggs ask me, will you eat? Un olas prasīja, tu man apēdīsi? I closed the door. I said, no. Es teicu, nē, aizvēr durvis. Then later I realized the bread I have can be toasted. I have this toaster. Un man ir tosters, un kad tur tosteru maizīt varētu I saw uztaisīt. avocado. Es ieraudzīju avokado.
I was about to start frying the egg. Un es jau gandrīz tur sāku jau gatavot to olu. And then this thing came on me. Un tad tas nonāca pār I mani. have a responsibility Man ir atbildība. for everyone that hears me. Pret katru, kas man klausīsies. I have to release grace. Man jāatraisa žēlstība. And this is more than me. Un tas ir vairāk nekā es. I have the fear of God. Man ir Dieva bijība. People are coming from Daugavpils, Cilvēki brauc no from Daugavpils, different parts of Latvia, no dažādām Latvijas malām. not just to hear Es words. vienkārši, lai klausītos They vārdos. can do that on YouTube. Viņi to YouTube'ā var darīt. I have to give something. Man jāiedod kaut ko. When you have this mindset Kad tev ir šāda domāšana, that you are co-laborer with Christ, ka tu esi Kristus the līdzstrādnieks, grace begins to work. tad žēlstība sāk darboties. Immediately that thought came to my mind. Uzreiz šī doma ienāca man I prātā. lost my appetite completely. Man uzreiz pazuda apetīte. I began to pray. Pilnībā. Es sāku lūgt. It's like prayer just landed on me. Tā kā lūkšana nogāzās par I mani. began to see people in need, Es ieraudzīju cilvēkus, kur ir vajadzībās. people with sickness, Cilvēki ar slimībām, people that are looking for a way out from some conditions. kur meklē kaut kādu risinājumu savām problēmām. I cannot even think of food. Un viss pat nevar iedomāties. Es pat vispār nevarēju domāt par ēdienu vairāk. Grace can be imparted. Žēlstību var pārnest. We're going to pray now. Mēs tagad lūksim. Because of time, I will not pray for everybody. Par visu dēļ laika trūkumu, par visiem nevarēšu lūgt. But I just want you to kindly rise on your feet. Bet gribu jūs aicināt piecelties kājās. Can you put back the scripture? Put back for me 2 Corinthians 9:8. 2 Corinthians 9:8. Mahamando Sibrahade. 2 Corinthians 9:8. We're gonna just pray for 1 minute. Mēs 1 minūti lūksim. You see, many of us, we are too emotional Daudz no mums mēs esam pārāk emocionāli. and we want to experience long prayers. Un mēs gribam piedzīvot garas lūkšanas. But you know, Bet, when I read the Bible, bet kad es lasu Bībeli, God- Jesus only prayed long Jēzus lūdza gari tikai, when he's alone. kad viņš bija viens pats. I mean, when I'm talking about authority now. Es runāju tagad par autoritāti. But when he sees sicknesses, Bet, kad viņš redzēja slimības, demons, dēmonus, it's a matter of seconds. sekundžu jautājums Out. tas bija. Vienkārši izēja. So we will just pray shortly. Tāpēc, kad mēs lūdzam īsi, I want you to just confess these words over your life. es gribu, lai šie vārdi tiek apliecināti par jūsu dzīvi. And I will begin to release grace in the realms of the Spirit upon your life. Un es atraisīšu šo garīgajā sfērā, šo žēlstību par Not- jūsu dzīvi. Not for a long time. Ne ilgi. I've done the long prayers at home. Es mājās daudz ilgi lūdzu. Here, I'm not here to do long prayers. Šeit es nelūkšu I've ilgi. been sent by God today to impact grace. Dievs man ir sūtījis, lai es pārnesu šo žēlstību uz jums. Things that you could not do for years. Tas, ko jūs gadiem nevarējāt izdarīt. God says He wants to start them speedily. Speedily. Viņš saka, viņš grib, lai jūs to ātri I keep paveiktu. hearing the word suddenly, 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 Es tagad suddenly. dzirdu šo vārdu pēkšņi. So right now, just begin to pray in the Spirit Tagad sāksim lūgt garā and confess this word upon yourself. un aplieciniet šo vārdu pār I have sevi. all grace. Man ir visa žēlastība. All grace is made towards, is abundant towards me. Visādi žēlastība, kas jums ar vienu ir And Pilnīgs. always having all sufficiency in all things. vēl pietiekuši paliek pāri labiem darbiem. Renonzu telegradea paya, selecredele bradia, retele bradia to shelabahate, malagataya, recosolo brahada balagada bradia bosilabala, aracosodo bradia. Do you have the bass? Sasha on the bass. Hemracosu telegradia saparia. I have grace. Grace Man ir is žēlastība. abundant unto me. Makoparia to selecate, retia sotala bradia ba. Grace of the Lord is abundant unto me. Dieva žēlastība ir pār mani. I have greater grace. Man ir vairāk visādi žēlastība. Multiplied grace. Pavairota žēlastība. Abundance of grace. Žēlastības In the pārpilnība. name of Jesus Christ. Jēzus Kristus vārdā. Mata parabaria sutala gatabaria. Rekosolo brataladia. Receive it now. Receive it now. Saņem to tagad. Receive it now. Saņem to Akapala tagad. gatalia sotelia. Rekatele bratala bratala ba seya kadia. Rekapala kataya sotala badia. Repozu tele gatabala kadia shalapaya. The grace of the Lord is coming upon your life Kā now. kungs žēlastība nāk pār tavu dzīvi Like a tagad. rushing mighty wind. Kā varens In vējš. the
name of Jesus Christ. Jēzus Kristus vārdā. That grace will pull you out of sickness. Šī žēlstība izraus tev no That slimības. grace will pull you out of lack. Šī žēlstība izraus tev no trūkuma. That grace will pull you out of every evil thing done Šī towards you. žēlstība izraus tev no visas It ļaunās. is the grace of the Lord. Tā ir tā kunga žēlastība. Receive it, receive it, Saņem to receive it. tagad. In the name of Jesus Christ. Jēzus Kristus vārdā. Thank you, Lord Jesus. Paldies tev, kungs Jēzu.